ja jūti. Tās ir pozitīvās laimes vibrācijas. Starta bonus no kā atspērties. Spēles, kas liks pacelties. Skaties, kur gribi. Bonusi visur. Un nebūs tādas jautrības citur. Vibrē pozitīvi. Laimes. Reāli griezieni, liela laimesti un unikāls dāvans. Trakākais kazino šovs Latvijā. Lucky Latvijā. Mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 3-7-1 battles. Mēs esam jaunā vietā, un ir 7. sezona. First, vai mēs varam iedot troksni? Kurš būtu domājis to, ka mēs savāksim a cappella sezonu? Bet mēs to izdarījām, un 8 labākie ir sadalīti 2 grupās, kas cīnīsies 3 grupu etapos. Pēc tam būs pusfināls, pēc tam būs fināls un viss pārējais. Kaut kā tā interesanti batli šodien noteikti būs 1. grupa etapā. Pirms mēs sākam, gribu pateikt lielu paldies Lucky Punch Energy, gribu pateikt paldies Tuborgam un gribu pateikt paldies Laimes Zām ģenerāla sponsoram iedodam troksni. Reperi pa kreisi no manis, pasaka, kas tu esi? Labākais Haribo, tas reperis, par ko ir informācija. Reperi pa labi no manis, pasaka, kas tu esi? Piedodiet, bērni, bet šodien nogalināšu jobanu klaunu, bļa. Starp zemi un debesīm no 1 līdz 5 zodas, baby. Iedodam troksni jau! Es domāju, Zodiaks ir jaunāks. Iedosim viņam priekšrocību izvēlēties, kas sāk pirmais. Būs ok? Ģerbons, cipars? Cipars. Cipars, tu izvēlēsi. Ok, labākais Haribo sāk pirmais šo batlu. A cappella formātā grupa etapos būs 2 raundi. Iedodam maksimāli troksni pirms 1. raunda! Labākais Haribo, aiz tevis ir vārds. Let's go! Ok. Patriotiski eju uz uzvaru. Lucky Latvian Lines. Tev nesanāks pacelt ar Lucky Punch. Nebūs tev griesto ratu iekš laimes. Bļaļ, tu gails. Pagājušajā gadā tās atsapies, jo teica, ka pist mazgadīgas vecens. Tāpēc es ieldoju te pist pazurīgus repakus. Pielaboju čoku, te big steppers. Tu ieradies tik klusu, it kā ienācis zeķēs. Tā piedrāst, ka dūru tecēs. Tu neizskatītos lielāks, pat ja ierastos bruņu vestē. Tā kā nav ko sūdu nestē, muti dzesēt, tā presēja testē. Bet neaizries, savādāk ar galvu attapsies peļķē, un tad vēl tavas bēres visiem būs jāsamatās uz neļķēm, jo, balva nebūs. Vai arī tev sāksies psihoze? Ejo, labākais, tā mana diagnoze. Te Haribo, tu esi lāčplēs, tad tev būs trihineloze. Domāju, šī būs tava loze, tak noglabā maku. Tādus kā tu es varu nosist ar fašku. Ierubīja bašku, teici, ka noedīsi mani, tas ir kā zupu izēst ar dakšu. Gribi bīfot, vari stāties rindā, blakus pārējiem, kas tikai trindās, bet ar mani nekad neizietu ringā. Tava īstā vieta ir nevis strīmā, bet čatā. Tu esi tas čuvaks, kurš tikai pirž, pat neprot vēl kakāt. Tu izskaties kā reklāmās pirms, nekad nebūs kā pēc. Uzpišot tevi vajadzēja dirsu un pirkstu, bet labāk vajadzēja prezi. Kaut kas te smird, mutē iepūto dezi, bet tas nemainīs to, ka atgādini no caur ērkšķiem uz pretīgu lesbi. Kaut vai tīri pēc zobiem.
Tāpēc labāk sāc tos tīrīt jau šodien. Tu kā kucekas rei, sāc kačāt sakodien, beidz runāt to sūdu, vai ej stāsti to podiem. Un kas tie tev par debīliem jokiem? Tik smieklīgi tavi teksti kā 6 un 7. Tu esi iemesls, kāpēc sveši ir letiņiem letiņi. Tagad nav ko gudru teikt, vēl nesen skatījās skeptiski. Laikam norīja mēli, tā kā epileptiķi. Te vairs neatkačāt beidzam spēli, varam šo līķi tīt tepiķi. Jā. Akapela, ne? Uzreiz cits kaut kāds citas sajūtas. Ierunām troks labākais Haribo pa pirmo raundu, jo! Zodiakam ir jāatbild, viņš arī mums ir, tā kā jauniņais akapelā, ierunām troks, nākapelā Zodiaks! Aiziet! Tu laikam ar to arī būs jau stipri iepis, ja domāju, ka labi ideja vēlreiz piedalīties. Vai varbūt pēc Battle Duff izdomāja sevi dziļāk ieskatīties. Un saprati, man pazemojums iepaticies. Vēl reklamē apikš šitais blēdis. Skatījos, kā viņš strīmā sasvīd saspridzinātiem muskuļiem sēž un tik pispa to pogu. Jābūt, es jūtu. Viņš tik mauc un mauc, šķutam vai Dievu lūdz, lai kaut kas būtu. Bet beigās tikai kauns un nožēls jūtas. Ja godīgi, atgādināja tavs OnlyFans dūdu, bet nemīz. Vismaz kaut kas labs nāks no tā, kā tu šeit tiec pīsts, būs jauns kontents, ko savā profilā likt. Nav pat pirmā raunda pusē jau no punktiem esi atsijās, tev karsti bija Krētā, bet tiec saceps tepat Latvijā. Man pohuļ, kā tos mēģi dabūt acis vai savus kapitāls, bet repsi mana dzīve uz šādiem bonžiem uzskats radikāls. Jāšo naku nost! Tu esi sociāls parazīts. Galvenais ir klikšķi un lai kāds panesās līdzi. Pat viss tavs izskats kliedz. Lūdzu, pievērstiet man uzmanību, mani pusmūža krīze. Dredi, temu grili un te tuhas uz ģīmja. Viņam mēģis sabīstas katru reizi, ka mostās viņam blakus no rīta. Pagājuši gadu Betlā teica, ar cepuri mani jauc ar anci. Kurš? Tavs pusaklais onkulis, tā, kad viņš sapasies sēns un skatās tevi naktī, kurā ir izdilus mēnesis. Jauc ar anci, Viss, ar ko es tevi jaucu, ir ar kastētu gaili, Bruno būtu atstājis viņu BPM un devis man pretī jau mazu. Viņai vismaz pauti bija, Viņai vismaz pauti bija, bet nē. Tagad jābatlo kaut kādu lohu, kurš visu rāda savus pupus un gadiem trenēto alus vēderu. Viņa domāšana tāda, ja jau nāc no sešpakām, tad tā ir sešpaka. Starp viņa un Daunjai Q tur nav nekāda pretstata. Vēl saka, labākais. Kas tieši? Tu neesi ne tas labākais cilvēks, ne tas labākais reperis, tu pat neesi tas labākais pisējs. Labākais, Kurā nahuj vietā bērnu dārza boksa ringā? Šajā ringā tu nevienam neesi pretinieks, bet gan prosta boksamais, kura trenē savus pančus. Citiem reperiem šeit tas būtu sūdīgākais, ko pa viņu var pateikt. Bet pret viņu? Hujovākais tu zini jau, tu un tavkūts jūs esat mauks, norī kamērā tavu gal, beidz uz seistāju pīfu un pau. Jā, pīfu un pau, šmeks uz acs, šmeks uz aus, ja man būtu tāda dzīve, kā tev rādīt, tie šeit būtu kauns. Tā dziesma ir vienīgā labā lieta, kas nāks no tavas eksistences. Jo tu esi tikai pusīs, kas mētā gangsteri kamerā. Tā, ka beigšu, būsi gan jau atvieglos to, ka nav vairs jātēlo un varēs iejusties savas duškas lomā, tā, kad seksteips pabeigs, bet pants.
Ej, jau, Firs, kā jums patīk akapela? Es tagad jums teicu, jobanī vrot, labākais Haribo, otrais rauns, noslēdzošais rauns šajā batlā. Let's go, iedodam troksni! Ok, labi. Man pat nevajag miķi, man skaļa balss. Es tevi noedīšu kā kanibals, bļaļ kā saldo, posetu, jo tu pat neesi darbinieks, es boss esmu. Bičam balin, tu akli driblē, skanu skaļi, tu knapi vibrē. Čuvaks runā tik fiši, tā kā sušīmī, leite huiņu, tā kā belīnī, tak vienkārši labāk aizpist to ģīmi. Jo man ir. Pantiņš. Zodiaks, pēdiņš takš, debīls jaks. Tas ir fakts, nezinu, kas ir takts, teksts švaks, tur nekas labs, tas smirt kā aeroba maksts. Plus stāv uz abām kājām kā homo erectus, tu prosta stāvi kā homo, es saku te faktus. Turpini spodrināt skilus kā krānus erectus. Čalis laikam nesaprot, kas ir battles. Kādā dirsā tu pat bez bītes kani šķībi, neritmā. No tā, ko par mani teica, nevienam neko jaunu neuzzināt. Jo es nekur neko nekad neslēpju. Sauc mani par patiesības nesēju. Bet tas, ko tu tur stāsti, fikcija. Tam netic pat tava frakcija. Jo plus pat vēl tev pieklibo dikcija. Tā kā esi ieberzies, frikcija. Jau. Davai, karoči, izpildu misiju, piemēram. Ja nauda netīra, tu atmazgāju. Tava galva debīla, tu attirzāju. Kā ārkelī, tevi kā mazu kuci apčurāju. Tagad tava karjera nedzīva, tu apglabāju. Nozākāju, atstāju zārkā. Tu esi tik jaudīgs, it kā būtu piedirsta bāka. Tagad nepielec, nebrīnos ārprāts. Tuāks tāds. Ja nesaprāt, tā ir mašīnu referents. Nebūtu daudz jaudu, ja bāka būtu piedirst. Visticamāk, tāpat nepielikt. Bet, labi, turpinot runāt par mašīnām. Es ar šo setu izskatos tā, it kā nogalinu ar akapela repu. Tu ar šo setu izskaties tā, kā tirgotu maķītī draivinā kreku. Kaut vai atkal tīri pēc zobiem. Un vienalga, vai tīri to šodien. Čali, pat vienalga, vai vispār tīrīs, jo tu izskaties tā, it kā būtu jau piedzims ar Marburgas vīrusu. Tas ir tā kā ebola, tikai savādākā pagāvē. Es varu visu panču paskatot, ja vajag. Ok. Neraudēc. Jā. Blē, nobeidz raundus paskaidrojumu, blē. Normāli. Iedodam troksni, labākais Haribo, jo! Kā es mīlu akapelu? Es ceru, ka jūs jūtat to pašu, ko es jūtu. Es domāju, ka akapela ir nākamā Latvijas nākotne. Zod 15. Zodiaks, iedodam maksimāli troksni! Aiziet! Tev no sievas nebūs bērni, jo tu neesi pietiekami nobriedz priekš tā. Man no savējās nebūs bērni, jo nav iespējams iebāzt pimpi repā. Paga. Tu esi pimps repā. Labi, pohuj, not my point. Kroči, iedomājieties. Haribo izšauj sīko no olām, paiet pāris gadi, tas sīkais sāk iet skolā, un ir tā mācību stunda, kurā skolotāji prasa bērniem, par ko viņu vecāki strādā. Nabaga Jančuks, bļeļ. Tā kā viņam jāpastāst par to, kā tu esi azartspēļu reklamētājs, realitātes šovu klaidonis, sūdīgs reperis, un tā odziņa visam pa virsu. Kā ar mammu kopā filmē porņikus, jopani rod.
Ringa, alo, bārīties? Man liekas, šim bērnam pie vecākiem nebūs pareizā vieta. Jo kurš uzticētu sīko džekam, kurš izskatās tikko no Skid Row? Ja es redzētu sīko tavās rokās, mana pirmā doma būtu kaut kāds atnākt un viņu ātrāk no tām rokām izraut. Es vēru pie viss, man paliek slikti no tādiem šarlakāniem kā tu. Ja es varētu izskaidrot tevi bez vārdiem, es to varētu. Only viens streamers, kuram priekšā only papsieni. Ja godīgi, tu man esi sapis morālo kompasu. Kopš sāku uzzināt par tevi, man publiskas pakāšanas, ja godīgi neliekas tik sūdīgi itē. Viens no iemesliem, jo vienā klipā viņš bija uztaisījis money spread uz dashboard, ķipa tur baigais reperis un pelnītājs. Man vajadzēja lekt savas CSI sūda, pause, zoom in and enhance. Izmeklēšanas gala secinājums. Tur pat nebija minimālā alga, bļaļ. Ilūzija tiek šķelta kā sūdīga koka līnija uz tava galda. Haribo, the broke Tony Montana. Es tikai jākstos. Vienīgais, kas jums kopīgs, tas, kā varat pateikt, say hello to my little friend. Reps, tas, ka vari, nenozīmē, ka vajag, kā mīst izlietnē. Tauts cikā saičik, bet savus gadus jau šeit esmu izdienējis. Kad tev ir miķis, tas ir tikai miķis. Kad man ir miķis, mani nedrīkst laist liķenē, jo spļauj toksiskāku sūdu par to visu huņu, kas ir bijusi tavā pričenē. Te ir balbļē. To putnu ligzdus tavas galvas, bet satur tikai kādi 6-7 mati. Tā, ka liekas visai dīvaini, ka pizģī hairline līnijas, kamēr tev ir tāda pati. Bet, varbūt vienkārši to savus dredzus tik traki krati savos klipos, ka smadzenes būs putrā sakritīs. Zinājāt, ka Haribo ir transvestīts? Jā. Viņš pārto pa kuci uzreiz, kā kameras ir izslēgts. Nemaz nedomā lekties. Viens pīsaks un kratīsies stage tā kā zivs sauszemē un šķaidīs tavu pauri līdz Google mapos varēs sajaukt Latvijas Sudānu, tu sūda brāl. Ja godīgi, es būtu palicis BPM-ā tavā vietā, jo tev priekšā bija 3 papsieni, pirms tu vispār biji šeit pirmo vārdu iebāzis. Haribo nevarot saprast, vai esi pediņš vai pedo. Tad man paiet baķi ņem un pa abiem tiesā, jo tu uzvedies tā kā bērns un šovakar es tevi ņemu priekšā. Tad es pareizi uzminēju. Ierām trokstē! Ejo, First, kā jums patika akapēlas pirmā sezonas pieredze? Vai mēs varam sajust no jums, vai bija labi vai nebija labi? Vai jums patika? Iedomājieties, kas būs vakara galā. Tas būs vispār pīzdēts. Ok, labi, ejam pie žūrijas. Pirmais, kas teiks, ko ir redzējis, ko dzirdējis, iedomā maksimāli troks, tas ir kreisais krāsts. Jēkā! Čau visiem, čau abiem diviem. Baigais prieks, ka es varu sākt šito vērtēt. Zodiak, tev ir tā, ka tev bija ļoti laba build-up, bet viņas nenolandoja piesim par to, kad, ko dara tavs tēvs klasē. Likās, tur būs mega, un tad kaut kur aizpeldēja. Likās, ka vajag būt mega, tāpat kā bija Almazai vismaz ir pauti. Tās bija mega, vismaz manā skatījumā. Un tev ir grūti noturēt uzmanību. Liekas, tu esi kaut ko atradis, kaut ko tādu, ko varbūt visu zina par viņu, cik šovos viņš ir bijis. Visu par viņu zina, liekas, tu esi atradis kaut kādu citu veidu, kā to pagriezt un trāpi garām. Un savukārt par Haribo, man vienmēr bijušas kaut kādas personīgas antipātijas pret viņu, jo es neesmu varējis saprast, viņš tā kā speciāli dumb it down, vai viņš ir dumb. Un es atdošu balsi viņam, jo es neticu, ka tādu pohuismu var notēlot. Es vienkārši neticu, jo es stāvēju, man bija rēcīgi. Viņš konstanti gāja un trāpīja. Nebija nereiz, ka trāpīja garām. Tu tā kā baigi labi uzbūvēji, ka tu viņam trāpīs un trāpīja garām. Un ja man jāizvēlas tādi 10 trāpījumi, kas trāpa, bet varbūt nenovāc, un 5, kuri varēja būt, es izvēlos 10, kas trāpa. Tā kā no manas balss aiziet Haribo.
1-0. Haribo ir priekšā. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko dzirdējis, ir maksimāli troks sudrabu sirds. Ejo! Es domāju, tu man jau uz beigām pataupīs. Ej, jau, uztaisim troks šitiem čaļiem abiem diviem malači. Man, pagāja ilgs laiks vecais. Ej, nē, jau jokus pie malas. Abi divi diezgan normāli čaļi, jā, man liekas, battles laika. Ar katru nākamo battlu mēs dzirdam karstākus bārus, lielākas sekšanas, enerģija uzreiz ir jūtama gaisā, jo nav tas pats galvenais, un tāpēc mēs esam šeit. Runājot par bāriem, es klausījos visu laiku, un es tā kā paralēli tam domāju par OnlyFans video vecais. Es esmu viens no tiem, kurš ir parakstījies labākajiem OnlyFans arī starp citu. Viens no 6 cilvēkiem. Nā, bet for real, tev visi kārtībā. Sākumā man likās, ka tu būs problēmas ar dikciju, viņu nebija. Tu diezgan labi, zini, tu reāli, man liekas, tu esi tā kā rādīts akapelai. Jā, tu močī, tu pasniedz tieši tā kā vajag. Labākais tajā pašā laikā vienkārši stāvēt, tur ar rokām plātījās, bet viņam bija tā padeve, viņam bija enerģija, viņam bija bāri, viņš pats pa sevi varēja ierēkt. Es atkal ilgi nerunāšu, es jūtu enerģiju, jūtu padevi, visu pārējo, man liekas, labākais bija labāk šoreiz par mātu tiesu, bet jā, man balss labākajiem. 2-0. Labākais Haribo. Es šokā personīgi, es ahujā. Kas te notiek? Haters. Jā, es esmu low-key, sneaky haters. Nē, nav tā. Ok, labi, nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko dzirdējis, ir maksimāli troksni, tas ir Odiņš. Odeju. Hard, paldies. Cool, man ļoti patika, abi divi. Tu biji rēcīgs, un tiešām, tā kā tāds light-hearted battles, es visu battles maidīju, un paldies jums abiem uztaisam džekiem troksni. Man tiešām bija smaids šajā. Pāris rindas no tevis pirmajā raundā ienāca tik klusīt, kā ienāca zeķēs. Te Haribo domā, esi large play, ja esi uzķēri to pareizi, diezgan hard. Tava īstā vieta nevis streamā, bet šatā. Tu biji vienkārši rēcīgs, un tā schēma par letiņiem, 6 letiņi, laikam norīja mēli kā epileptiķi. Tā bija hard schēma, man patika. Bija diezgan hard. Tev vajag beigt mīst, jo tev labi sanāk, bļa, tu esi atstrādājis, tu biji atstrādājis, tu kā gāji, tu iesaistīji publiku, tu izskatījies ļoti dabīgi, vienkārši tev vajag beigt mīst, un varbūt labāk jāsamācās, jo, bļa, tu viņu bišķiņu apēdi par tiem jauns kontents savam OF, tev ir hard presence, un meiča sabīstās katru reizi no rīta, kad viņa pieceļās, ja mani jauc ir Ansi, tev ir kastrāti gaili, gadiem trenētājs Ausvēders, ja nāk no 6-paks, tagad jau ir 6-pak. Labākais, tu esi tikai bendārsnieku bokseringā. Ja viņš bija rēcīgs, tu biji rēcīgs un tehnisks, un man liekas, tas man dod tā kā virsroku tev. Jo otrajā pantā arī man no savas mazās nebūs sīkais, jo nevar pimpi iebāzt repā, ir hard. Tā kā, tu nevar iebāzt pimpi repā, ja zini, un viņš married to the game, real shit. Un tad viņš teica, ka tu esi pimpis repā. Hard. Jā, un tāpēc es teicu, ka man ir sīkais. Hard. Nē, zini, man liekas, jūs abi divi bijāt hard, bet man liekas, ka Zodiaks bija atstrādātāks, tehniskāks un šoreiz bišķiņ pārāks un beidz mīst, tev labi sanāk. Jā, paldies abiem džekiem. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, viņam tikko iznāca albums, Plejādas, Denis, iedodam troksnī. Uzreiz pasaku mana balss labākajiem. Atdod labākajiem, pateikšu, kāpēc. Visu telefonu uzlādēju. Arī māku repot un tā tālāk. Es piefiksēju pirmo pantu, vairāk panči lidoja no tevis, tavs mīnusiņš, tu beigās tā kā, pazudi. Atvaino pa lucky punch, bet tā kā es devu lucky punch, tur kādu pusstundu pauzi jau bija. Ne tik ilgi, bet tu tur iepauzēji. Tu mauci, iedevu referenci uz dziesmu, jo viņiem ar labāko kādreiz bija tie, kas nezina, viņiem arī bija savs moments, Pif un Pau. Tev vajadzēja, tā kā, kas man pietrūka, bija krūti, tu paņēmi to pašu flowu. Ja ne labāk, tad vismaz tādā pašā līmenī kā oriģināls.
Es nenoķēru to, tā kā, es domāju, jā, krūti, ka tu paņēmi to momentu, bet nebija tāds, nu. Jā, es te visādas sarakstīju panči, tas pa zēķēm un, jā, karoče, dikcija labāka tev. Kopumā, tu otrajā, man bija tā, kad es biju atdevis pirmo tev un otro, es domāju, jau ies uz tevi, bet tad tu tā kā tu močī, visi te reaģēja un visiem bija hypes un tad tu nedaudz neizturēji to finišu. Tas ir, nu, tev jānotur tā distance līdz galam. Tā kā, jā, labākais. 3-1, mēs zinām to, ka labākais ir uzvarējis šo batlu. Ir balsojums no tiešraides, kas mūs pašlaik skatās. Mūs pašlaik skatās 600 cilvēki. Iedomājies, Maks, tiešraidē ir un viņiem visiem trokstēja jau. Un viņiem ir 67 pret 33. Uzvar labākais ar 4-1. Iedomājam trokstī. Tā kā tev ir iespējams papildus vēl visam tam uzvarēt 200 €, izvēlēs aploksni. Es parasti ņemu vidējo. Te nav vidējās. Vēr vaļā droši. Paskaties, kas tur ir. Ir un maksimāli trokšs šim batlam, ejo! Bet man nav nagu. Plēs vaļā. Davai. Un tagad tu būsi stilīgs. Tu esi dabūjis foršu mērķi no laimes. Beidzot, nevajadzēs staigāt ar OnlyFans merču. Ej, jau! Tas bija 3-7-1 battles, tā bija akapela sezona. Zodiak, tev dāvana no Tuborga. Ir no maksimāli trokšs šim battlam vēlreiz, ej, jau! Skaties un nāc uz pasākumiem. Tas arī viss.